Netālu no pilsētu trokšņiem un pat vairākus kilometrus no pagasta centra atrodas Matkules skola. Šoruden tā nosvinējusi savu 135. jubileju un ir viena no 9 skolām, kas joprojām darbojas vēsturiskajā ēkā, kas būvēta kā mācību iestāde. Celta 1879. gadā kā vienstāvu ēka un uzreiz jau kā skolas ēka. Un pirmajā gadā, 1879. gada 15. oktobrī, skolas durvis vēra 102 bērni un 2 skolotāji. Mācības notika šeit, kur mēs pašlaik stāvam, tādā vienā lielā pirmā stāvu telpā, un visi vienā klasē. Tāfeļu nebija, rakstījusi krāsnes, un tad pamazām skola iegūt dažādas lietas, lai varētu bērni pilnvērtīgi mācīties. 1934. gadā sniedzot koncertus un spēlējot teātri, skolēni un skolotāji bija savākuši pietiekami daudz ziedojumu un ēkai tika izbūvēts 2. stāvs, bet pēc 2. pasaules kara skola ieguva arī 3. stāvu. Šobrīd gan mācību iestāde mazā bērnu skaita dēļ atkal apdzīvo vien 2 stāvus, kur vēsturiskais cieši saplūds ar mūsdienīgo. 2010. gadā skolā tika likvidēts internāts, un aizgāja no skolas 28 vecāko klašu bērni, līdz ar to bērnu skaits samazinājās, un tāpēc skolai nebija iespējams vairs izdzīvot kā pamatskolai. Un tad pašvaldība teica tā, ja jūs varat savākt kaut vai 20 bērnus mazajās klasītēs, tad skola pastāvēs. Pirmajā gadā mums bija tikai klasītes no 1 līdz 4 2010. gadā, un mēs savācām 22 bērnus. Un tad mēs tādā draudzīgā ģimenē arī uzsākām jauno skolas mūžu, kā Matkules sākuma skola. Domāju, ka toreiz citiem bija priekšstats, ka mēs tā uz gadu, uz 2 gadiem, mēs jau esam 5. gadu. Savas skolas vēsturi matkulnieki allaši turējuši godā, un šodien par to vēsta rokrakstā rakstītas skolas grāmatas un neskaitāmas fotogrāfijas. Šajā mācību gadā Matkulē mācās 35 sākumskolas audzēkņi un citā ēkā arī 22 bērndārznieki, bet visi pedagogi šeit ir īpaši radoši, talantīgi un universāli. Mums ir ļoti labs kolektīvs, mazs, bet ļoti labs kolektīvs. Bērni mums ir ļoti labi. Arī šitie, it sevišķi šī 6. klase tāda ļoti izdevusies. Pagaidām tā ir lielākā klase šobrīd. Agrāk mums bija, kad bija pamatskola, tad bija arī klasē pa 20 skolēniem un tā, vairāk. Bet tagad, jo mazākas klases, jo labāk ir. Un arī, es domāju, arī viņiem labāk, ne tikai mums. Viņiem arī vieglāk ir. Bet jūs viņus pārāk neizletiniet tādā privāta skolotāja gandrīz vai statusā? Varbūt, jo iespējams, ka tā, konkurence vai tas sacensības gars šeit nav tik izteikts. Bet konkurence pozitīvā nozīmē tomēr ir, jo mēs braucam uz visām olimpiādēm, uz visām skatēm. Ja? Mēs sacenšamies ar lielo skolu bērniem, ja? Piedam sekmīgi, jo mums pirms jubilejas bija ar diplomiem pa novadu un pa valsti, ar diplomiem nolīmēta visa siena pakāpnēm lejā. Visa tikai ar diplomiem. Kā jūs to skaidrojat, vai šeit vienkārši ir ļoti talantīgi bērni, ļoti talantīgi pedagogi, jeb ļoti veiksmīga apusējā sadarbība? Viss kopā, viss 3 kopā, noteikti. Vai priecīgs, lai prieks atskan, vai deg un zemu kāds, vai uzslavēts tu esi, vai citreiz arī vārds, vienalga katru rītu, uz skolu kājas teic, kuri mulā liec lokus. Cauri Matkulei, vai stundā aizsirst moži, vai garas stiepiestā, tu zini šeit vislabāk, tu jūties tik un tā. Un kā ir mācīties tik ļoti senā skolā? Labi, man patīk. Kas tev patīk? Skolotājas, bērni, un galvenais jau ir tā pavārīte. Ko viņi tādi garšīgi taisa? Viss kaut ko, un kad, piemēram, skolā ir dzimšanas diena, garšīgas kūkas taisa. Un ko jūs dariet, kad stundas beidzās? Mēs ejam uz zāli spēlēt tautas bumbu vai ārā izejam. Un ko tad ārā var darīt rudenī? Mēs ejam ābolus uz ābeļu dārzēs, kaut kā tam līdzīga. Un ne jau tikai kūkas garšo lauku bērniem, arī pusdienu zupa tiek ēsta
darīta kārtīgi un prasīta vēl. Skola piedalās arī programmā Skolas auglis, bet visu sezonu āboli brīvi pieejami pašu dārzā. Kādreiz bijušas arī siltumnīcas, bet tagad to vietā izveidots āra kamīns, kas kalpo par piknika vietu. Vecāki katru gadu nāk uz talkām. Mēs rīkojam talkas, tad mums ir kopīgas pusdienas, varbūt ne, bet launaksta. Mēs cepam raugu pankūkas, visi kopīgi ēdam. Mazais kolektīvs, kurā visi ir kā viena liela ģimene, stāsta, ka neatkarīgi no atrašanās vietas skola noteikti ir Matkules pagasta centrs, bet runas par mācību iestādes nāvi gan esot pāragras. Un jāsaka, tās runas par to, ka skolu kāds slēdz vai skola vairs neeksistē vai nebūs vairs, ir stipri pārspīlēts. Tāpat kā Markam Tvenam, kurš teica, ka ziņas par viņa nāvi ir stipri pārspīlētas. Un es saku arī to pašu, neviens svešs onkuls, neviena sveša tante mūsu skolu nenolikvidēs. Ja paši vietējie savus bērnus sūtīs Matkules sākuma skolā, tad skola arī eksistēs tālāk uz priekšu, un skolai vēl būs vairāku gadu mūžs. Sandra Litāne, Andris Pāns, TV Spektrs.